Rīt dizaina un dekoratīvās mākslas muzejā apmeklētājiem durvis vērs vērienīga Latvijā radīta dizaina izstāde ar nosaukumu Humanizācija. Tā būšot iedvesmojoši, jo parādīs, ka dizains ir pieejams un jau tagad mēs to lietojam savā ikdienā. Brīdī, kad izstādē vēl tikai iekārtoja eksponāts, tajā ielūkojās mūsu kolēģi žurnāliste Ilze Stranga. Tā būtība ir tāda, ka mēs skatāmies tajā vidējā stiklā un jums šķiet, ka tur nav stikla. Tā būtu jābūt. Groglās radītais stikls ir viens no Latvijas radītā dizaina izstādes Humanizācija eksponātiem, un tas ir pieprasīts īpaši pasaulē. Šis stikls ir ar skaistu nosaukumu Art Glass. Šis stikla pārklājums ir tapis ar akciju sabiedrības Sidrabe starpniecību, jo faktiski tas ir zinātnisks izstrādājums, kas ir ieguvis reālu materializējumu. No izstādē eksponētajiem 130 Latvijas dizaina paraugiem mēs varam uzbūrt mazu dzīves ainiņu. Izstādes galvenais varonis no rīta uzvelk Latvijas modes dizaina apģērbu, dodas uz darbu ar ērempreiz velospēdu, bet ofisā apsēžas uz Blūma radīto ērto ķeblīti. Un ja viņa darbam piederas filmēšana, tad to var veikt ar unikālo bezpilota filmēšanas kameru Aerdog. Latvijas dizaineru radītās lietas pārsteidz. Uz vienas skatuves salikt priekšmetisko dizainu, pakalpojumu dizainu un arī tehnoloģiskas jaunveides vai pat primāros jauno materiālu meklējumus mēs nekad tā iepriekš neesam darījuši. Ar to šī izstāde ir arī atšķirīga, un mēs nepretendējam uz skaisto izstādi, bet pretendējam uz šo te izziņu. Dizaina objekti izkārtot 6 grupās – darbs, mājoklis, maltīte, tīrība, kustība un bērnība. Mazajiem izstādes apmeklētājiem šī telpa būs pieejama, un viņi varēs darboties ar dizaina apvienības Riāda izstrādājumu pīle un šī te vienkāršā iztēle rosinošā saliekamā kartona māja un šīs tapetes, jūs redzat uz sienām, tās ir paredzētas apzīmēšanai. Dizains mums sniedz arī ērtības un sakārto vidi, īpaši grafiskais dizains. Es ievēroju šo Raiņu un Aspāzijas kalendāru, bet viņš arī ir ļoti asociatīvs un ārkārtīgi vienkāršs un tīrs. Tāpēc, ka ir būtiski šajā vizuālā piesārņojuma laikmetā runāt tīrā, skaidrā, lakoniskā, grafiskā valodā. Arī izstādes norādes ir grafiskais dizains, un tas veidots ar latviešu dizaineru radītajiem burtiem Robusta Pro. Ir visapkārt grafikas dizains, pilnas ielas ir. Un ja būs sakārtota šī pilsēta vide, lasāmās lietas, skatāmās vietas, arī no grafikas dizaina viedokļa būs arī sakārtotāks mums visiem galvas un prāts. Izstāde Humanizācija aplūkojuma dekoratīvās mākslas un dizaina muzejā. Ilze Stranga, Nikita Korņevs, Latvijas televīzija.